Eiropas Savienības mājā atklāta Ņujorkā dzīvojošā latviešu izcelsmes mākslinieka Edgara Jēriņa darbu izstāde. Viņa darbi ir ar ogli zīmētas lielformāta grafikas, kas attēlo sarūktinājumu un nepiepildītu sapņu nomāktus cilvēkus, un arī cerību, kas staro no bērniem. Šis gads visās Eiropas valstīs ir veltīts tēmai nabadzības apkarošana un sociālā iekļaušana. Tā ir joprojām liela tēma, jo apmēram 80 miljonu cilvēku Eiropā atrodas šodien dzīves ēnas pusē. Var teikt, ka Edgara Jēriņa darbi parāda ikdienu, kuru piedzīvo šodien arī Eiropā cilvēki. Tie liek ļoti asi, sāpīgi, bez ironijas tieši paskatīties uz mums, uz mūsu dzīvi, uz mūsu līdzcilvēkiem, kuriem šodien varbūt ir vajadzīga palīdzība. Un, manuprāt, Latvijā šodien šāda veida izstāde ir sociāls notikums, kurš liks aizdomāties un mainīt varbūt arī kaut ko savā dzīvē. Sveiki, es esmu Edgars Jēriņš, un man latviešu valoda nav stipri. Es tikai zinu tie mazie vārdi, un ir par grūti runāt latviski ar man darbiem. Es runāju angliski. Both of my parents were born in Latvia. Abi mani vecāki ir dzimuši Latvijā. Mans vectēvs mācījās Latvijas Mākslas akadēmijā, un mana māte arī ir zīmējusi visu mūžu. Es izaugu latviskas kultūras vidē, kopā ar glezniecību, mūziku un šahu, tāpēc jūtos ļoti pagodināts par šo iespēju parādīt šeit, Latvijā, savu pēdējo laiku darbus, lielformāta grafikas. Es esmu arī pasniedzējis Ņujorkas Mākslas akadēmijā. Tā ir skola, kur savulaik atklājuši Endijs Vorhols un Toms Wolfs, un tā ir akadēmiski orientēta skola. Tās mācības pamatā ir ideja, ka zīmējumā, glezniecībā, skulptūrā galvenais ir prast attēlot figūru, jeb tēlu. Un, ja jūs to protat, tad varat izdarīt visu, ko vien vēlties. Es esmu dzirdējis, ka Latvijas Mākslas akadēmijā arī šī pieeja joprojām tiek izmantota. Un tā ir arī mana pārliecība, ka tā tam jābūt. Visi cilvēki, ko esmu attēlojis savos darbos, ir mani radnieki vai draugi, vai vismaz tādi cilvēki, kurus es kaut kādā mērā pazīstu. Un es esmu stāstnieks. Katrā savā darbā es cenšos pastāstīt kādu īpašu stāstu. Tēmas, ko skaru savos darbos, ir dzīves tumšā puse, šķiršanās, alkoholisms, zuduši sapņi, bet es jūtu, ka, lai gan mēs visi agrāk vai vēlāk piedzīvojam šīs grūtības, piemēram, vecāku nāvi, mēs tomēr izdzīvojam un ejam tālāk, un es negribētu, lai man darbi būtu tikai drūmi un tādi, kas nevieš nekādas cerības. Mans lielākais sasniegums būtu, ja tie kaut kādā veidā palīdzētu cilvēkiem, kas ir grūtībās, un ļautu viņiem justies mazāk vientuļiem savās sāpēs. Es zināju jau par izstādi, un es domāju atnākt, un es domāju, tie būs tādi mazi izmēri darbiņi. Bet es atnācu, un man pārsteidz, ka viņi ir tik lielā formātā, un tas, ka viss ir tik ļoti detalizēti izstrādāts, un cik realistiski tas parādīts, tas man ļoti apbūra. Tie ir naturāli darbi. Tie nav darbi bez ar kaut kādu uzsvērumu. Es domāju, kādu analīzi un izvērtumu. Katrā ziņā akadēmijā tiešām pirmā kursā apmēram tas notiekās, pēc tam mēs it kā aizmirstam, teiksim, šo naturālismu, un pēc tam atkal mēs atgriežamies pie kaut kādas citas kultūras situācijas. Smuki zīmējumi. Kas man pateikās, ka tajos darbos ir kaut kāds, tā ir jūtams tāds baisums, tādā no seriāla Twin Peaks. Tas man laikam kaut kā uzrunāja. Edgara Jēriņa darbi vienlaikus skatām Eiropas Savienības mājā Aspazijas bulvārī un Agijas Sūnas mākslas galerijā Kalēja ielā līdz 11. decembrim.